avots. Situācija noteikti ir stabilizējusies, tā ir stabila. Situācija arī uzlabojās kopējā ieņēmuma ziņā. Budžets tiks izpildīts. Šeit mēs nekādus papildus riskus neredzam. Tas ļauj valsts kasē un valdībai ar optimismu raudzīties uz Starptautiskā valūtas fonda un Eiropas komisijas aizdoto miljardu pārkreditēšanu. Runa varētu būt par 10 līdz pat 20 gadu ilgu laiku. Protams, ka mums pārkreditēšanās būs nepieciešama, jo vienkārši paliekot stingri šajā starptautiskā aizdevēja programmā, tur mums būtu ļoti lielas summas, kas jādod 1 gadu laikā, ko mēs vienkārši nevaram. Tā kā pārkreditēšanās nepieciešama, un šobrīd tās procentu likmes ir saprātīgas. Tikmēr opozīcija runas par ekonomisko atveseļošanos sauc par blēņām. Situācija joprojām esot stabīli slikti, jo valsts turpina tērēt vairāk nekā nopelnīt. Starpības starp izdevumiem un ienākumiem ir vairāk nekā 300 miljoni latu, tāpēc priecāties, ka pie durvīm klauvē jauni aizdevēji nav pamata. Viņi redzot, ka Latvija ir izturīgu cietēju zeme, kur cilvēki neprotestē un naudu vienmēr atdod laikā. Mēs esam laba vieta, kam aizdot. Jo mēs neesam grieķi, neesam spāņi, neesam portugāļi, neesam somi, kas rūpīgi skatās, kur mūsu nauda paliek. Mēs atļaujam savai valdībai, savai varai darīt, ko grib, uzņemties jebkādas šādas stahanoviešu sacensības, ka aizņemsies vēl vairāk, nedomājot, kādā veidā atdos. Kāpēc, lai neaizdot tādai mazohistu valstī? Saskaņā ar valdības ieceru daļu aizdevumu varētu atdot emitējot valsts obligācijas, bet daļu privatizējot valsts uzņēmumus. Jānis Eglīts, Juris Binders, TV3 ziņas. Vecāki par smēķēšanu bērnu klātbūtnē varēs no